Sveicināts skatītāji, klausītāji. Šodien tomēr dalos ar otro video, bet tāpēc, kad gribēju uzsvērt tādu niansi, ja. Šī ir veca māja, protams, ar to jārēķinās, bet, redziet, šai mājai nebija palodzes, ja, kā jau iepriekšējos video teicu, silikāta ieģelim, bet arī ne tikai silikāta ieģelim, bet arī kokam nepatīk. Redziet, kāds efekts, ja. Dabu izzāģēt šeit tikai drusciņa, tātad es paklauvēju, tātad, viss šeit daudz maz, ja. Šī ir ziemeļu puse, un var tagad redzēt, es tikai daļēji aizpūtu, ja. Tas bija ātrā palīdzība pagājušajā gadā, ja, bet tagad pavasars un var nopietnāk šai sienai pieķerties un labot. Tad pagājušajā gadā es arī, ja, tā, protams, ir ātrā palīdzība, kad bija materiāli, ja, vienkārši latiņas jau uz putām un, šur tur saskrūvēja, ja, tā tikai. Tad padalīšos, ja. Tas varbūt ir sīkums, ko es stāstu, ja, par katru detaļu, bet tas ir svarīgi ikdienā, ja. Tad, redziet, daļu vaiznes tūji nogāzu, ja, kas bija smaragds, ja. Viņš ir diezgan jūtīgs, ja. Es nesaprotam, kāpēc, un vēl vienu nogāzu, ja. Tad tūlīt nesīšu uz ugunskura. Un te ir citas šķirne, ja, ielikām. Arī bija vai kurmis nepatika vai kas. Tā atstāja pēdas, ja, tā tūja. Tādas mums ir. Tā arī, kur ūsiņš nomūrējies. Ļostās. Tā. Tagad mums ir Nacionālais parks šeit, Zosis. Savācās tādi. Varbūt varēs redzēt. Padalīšos. Tādas, redziet, kas jau redzēja pagājušajā gadā uzkonstruēju. Tad, redziet, kaziņas apgrauza, ja, tādu mehānismu uztaisīju. Tā. Tā, jau var redzēt, jā, tad tagad ir diezgan maz. Nē, ir pietiekoši. Vakarā bija vēl vairāk. Labi, parādīšu mūsu eglītes. Tā. Jau saugušas, ja, tas bija sievas tēva stādītās, ja. Mēs tikai, kamēr bija mazas pļāvām starpā, ļoti aizauga, bija liels darbs. Tagad tikai apcert, tagad jau vienkāršāk. Labi, paldies par uzmanību. Padalījies esmu ar, tad dienvidu pusē, jā, gribēju ko pateikt. Ja liekat horizontālās līnijas, tad kokus, jā, vai balkas, vai dēlīšas, noteikti vajag nojumīti. Jo savādāk, pēc gadiem, ja ne 10, tad ilgāk būs nākamajiem īpašniekiem problēmas. Ziniet, labu vārdu neatcerēsies. Tas laikam viss šajā video. Vēlreiz tā, lai viss jums izdodās. Paldies par uzmanību.